tad nu vai dārgas vai lētas podas izvēlēties, tad es teiktu, tas piemērs tam, kad ja vasarā ir sastāda ar viengadīgām puķiem, tad jau viņas principā neredz to podu, viņas jau visu noaug un izņemot turbūt tie stāvi augstie podi. Un te mēs arī redzam to, ka tagad ir viņa uznāciens tā poda, ja? Jo vasarā, es runāju, viņa neredzi. Viņš viss ir noaudis ar skaistiem ziediem, puķiem, kā labāk teikt pareizāk. Šeit ir tie stāvi augstie, protams, redzami. Bet viņi ļoti skaisti tagad ir tieši ziemas mēnesī, jo viņi paši par sevi ir pats pods ir dekoratīvs. Ir hortenzijas tas brūnais tonis, un tad, kad viņas pirms ziemas apgriež, tad mēs viņas parasti ārā nemetam. Mēs viņas saliekam smuki podā. Nu redz, kas ir unikāli, tad katram gadalaikam ir kaut kas vienreizējs, un arī ziemā dārs būs skaists. Es zinu, kas ir tas Latvijas ienaidnieks, tas ir tas latvānis. Un baigi uzmanīgi ar viņu, jo, kad esat mājā, no tās vietas, kurš jau tomēr nav vēl iznīdēts, es teiktu tā, lai nav neviena klāt sēkla, lai jums nav problēma neatnesat mājās, tā kā mēs īpaši pieskatījām. Nu ko, iesim tālāk, apstīsimies, kas mums labs. Pa šiem podiem mēs runājam, mēs pietonēsim krāsu logiem, logu tonim, tā kā mēs vienmēr viņus varam atjaunot. Tas atkal ir tādā ziņā plus šie, kas ir krāsotie podi, ka viņus var piemērot katrs pie savu interjeru. Nepatiks var melns krāsot, bet tas jau atkal cits stāsts. Šeit arī tās, atminat, bija lielās kannas auga un platlapa hortenzijas, tad ko ziemā? Ziemā, protams, ir jāziemo šīs platlapu hortenzijas, ir ienests garažā neapkurināmā, un tad ziemā labs risinājums. Šeit ir tie vīteņu augu režģi. Lielā veikalā ar sarkaniem 4 burtiem nopērkams, un ne tikai tajā veikalā, gan jau citos. Smuka ar lampiņām mēs izveidojam, mēs speciāli netīram to sniegu šeit, tā kā, lai sniegs ir pats par sevi ļoti skaists, ja, un tīrs un balts. Mums piediet plusiņas, piesakojiet, komentējiet, veidosim kopā skaistāku pasauli, lai izdodās.